tuvāk vajag būt tai darbībai, tam biznesam un tiem pētījumiem, kur ir tuvāk dzīvei, vai? Droši vien. Sabiedrības sašutumu radījuši vairāki pētījumi, kuru izmaksas sniedzas 100 000 eiro. Plaši tika apspriestas tehnoloģiskās kartes Covid laika pētījumam par vietējām pārtikas ķēdēm. Daudz runāts par lietderību pētījumam, kurā apskata Bolt un Volt darbinieku pieredzi. Vēl viens apjomīgs valsts pasūtīts pētījums drīz tiks uzsākts. Lielais jautājums: ko par 4 miljoniem eiro pētīsim veselības nozarē? Šajā gadījumā droši vien, ja mēs runājam par medicīnu, tad Veselības aizsardzības ministrija iedeva kaut kādu projektu, uz kuru paprasīja naudu, un tas projekts bija, kas saka, viņu apmierināja. Ja? Gribētos redzēt, tur ministrija iekšā pieņema kas lēmumu, ja? Vai ministrijas darbinieki tikai? Mūsu medicīnas sistēma strādā labi vai slikti? Pagaidiet, ārstiem, kuri ir uz zemes, kas saka, viņi ko nezin, kas strādā slikti, viņam vajag, lai būtu kāds pētnieks, kurš to izpētītu un viņam izstāstītu. Vai kāds no ārstiem staigā un stāsta, ka mums viss ir kārtībā, mums neko nevajag, mums viss ir labi un tā tālāk. Ja? Viņi no rīta līdz vakaram to stāsta. Un to, ko viņi zina no rīta līdz vakaram, viņu zinātniski izpētīs un viņiem vēlreiz izstāstīs. Ja? Un uz to jātērē naudu. Diez vai jebkura nauda, kura tiek dota uz kaut kādiem noteikumiem, ko izdomā tas, kurš to naudu iedod, nevis tas, kas ir nepieciešams kādam. Ja tas ir vitāli nepieciešams, tad tā nauda ir vajadzīga, un tad to risina tie, kam to naudu vajag un uz ko. To, ko iedod priekš kaut kādas risināšanas no augšas, viņa ir mazāk efektīva. Tāpēc, ka tie, kuri dod, viņi nav īsti kompetenti. Tie jautājumi, kas saka, kur, kā un kāpēc. Tur ļoti svarīgi ir tas, lai tajos lēmumos, pieņemtu, lai tos lēmumus pieņemtu kompetenti cilvēki. Diemžēl mums, kā ar Eiropas fondiem, tā arī ar budžeta kaut kādiem, pantiem viņu izpildē, ir tā, ka viņi tiek doti uz kaut kādiem noteikumiem, un tie noteikumi ir tik stingri, kā realizēt projektu, kurš īstenībā ir vajadzīgs, uz tiem noteikumiem nevar. Tad jāpieņem lēmums. Vai mēs taisām projektu, lai mēs dabūtu to naudu, vai mēs realizējam to projektu, ka viņš kādam ir vajadzīgs. Es, protams, ļoti polāri to esmu izteicis, bet pēc būtības, tas tā ir.